Sveicināti! Es parādīšu jums Latvijas apstākļiem pārveidotu Volvo RTI navigācijas bloku, kurā oriģināla ekrāna vietā tiek iebūvēts sešstolīgais Smart navigators Smart 6010 HD, kas ir pirkts Latvijā ar 2 gadu garantiju. Lai navigators strādātu, šeit ir paredzēts barošanas pārveidotājs, ieslēgšanas izslēgšanas poga, bet viņa vajadzīga tikai īpašos gadījumos. Tad arī ir reseta poga aizmugurē, jebkuram gadījumam, ja navigators uzkārās, kas principā ir iespējams. Tad ir USB ports, priekš uzlādes, papildus uzlādes vai darba ar datoru, teiksim, lai jauninātu kartes. Un SD karšu ports. Teiksim, te jau ir ievietota karte, lai to kartīti varētu izņemt ārā un, teiksim, ātrāk, neņemot datoru uz mašīnu, varētu lejuplādēt kartes jaunās. Skaļrunis ir pieslēgts pie navigācijas izejas, un skaņa ir ļoti laba. Protams, ir tikai mono. Tad šī variantā ir arī video ieeja, ko atbalsta arī pats Smart navigācijas aparāts. Un, ja jūs padosiet šeit video signālu no atpakaļ skata kameras vai no portatīvā video playera, jums parādīsies bilde. Tagad ieslēgsim aparātu. Ieslēgšana notiek automātiski, izbraucot navigatoram, bet mājas apstākļos arī vienkārši jāpiesprauž ir barošanas štekers. Kā jūs redzat, viņš ir aprīkots arī ar automātisko ieslēgšanas bloku, kas pašam navigatoram nav. Tā ir papildus schēmiņa. Un aparāts ieslēdzās. Redzam Smart logo. Kad aparāts ieslēdzās, ir vairākas podziņas. Principā, ja jums kartiņā ir ielikta mūzika, tad var atskaņot mūziku. Izvēloties vajadzīgo. Skaņa tiešām ir ļoti laba ar lasiem. Vai pārslēgt uz nākamo dziesmu. Tā, un atskaņot arī video. Tā. Man tur viena multina ir iemest iekšā. Kartes maziņas. Tātad regulējās skaļums, regulējās spilgtums, un uzspiežot uz ekrāna, var dabūt uz visu. Tātad, bet tas nav galvenais. Galvenais ir navigācija. Latvijas apstākļiem, principā, labākā navigācija ir CityGuide vai iGo, kā kuram ir pierasts. Tā, uzspiežot uz favorītu podziņu, mēs varam ievadīt vairākas programmas, ko, teiksim, var palaist. Šajā variantā mums ir Navitel, Waze, iGo Primo vai CityGuide. Ja es gribu palaist CityGuide, es uzspiežu un palaižu. CityGuide palaižās. CityGuidam ir precīzākā Latvijas karte, ir arī latviešu valoda. Vienīgais, kad aparāts ir pielāgots man krievu valodā, tāpēc nenodemonstrēšu. Palaišana ir ilga, līdz 1 minūtei, bet aparāts strādā labi. Te ir Latvijas karti ielādēt, var arī vairākas kaimiņu valstu kartes ielādēt. Tā, ejam ārā. Pievērsīšu jūsu uzmanību, kad konkrēti šim aparātam ir uzlīmēta speciāla matētā pretatspīda un plēve, kas uzlabo redzamību mašīnā. Pēc noklusējuma aparātam ir spīdīgs glancēts ekrāns, kas praktiski jau tagad būtu nesaskatāms. Tā. Ir iespēja palaist arī iGo, uzspiežot uz navigācijas.
Navigācijas podziņa, noklusējuma navigators un visas pārējās programmas, ko jūs lietojat, ir, teiksim, zem favorītiem, kur var salikt vairākus. Tā, nu tagad palaižās Aigo. Protams, Aigo ir pats plašākais karšu klāsts un kartas aizņem diezgan maz vietas. City Guide var lietot pārsvarā Baltijas valstīs, Krievijā. Nu, kaut kādās valstīs, teiksim, spēcīgāks ir Navitel, nu, ja brauc uz Baltkrieviju. Tā, nu, lūk arī Aigo palaidies. Tā, nu, tad īsumā viss. Paldies par uzmanību. Un arī svarīga funkcija, izslēdzot barošanu, tiek izslēgts arī navigators. Tas ir speciāls skripts, kas ir ielikts ierīces atmiņā. Nu viss. Paldies!